Jā, es arī negrasījos runāt, bet klausoties šajos suverēnās varas izplatītajos melu plūdos pusdienas garumā, es tomēr vēlos komentēt. Pirmkārt, attiecībā par filmēšanu. Es sazinājos ar valsts datu inspekciju un noskaidroju, ka jebkuram ir tiesības filmēt un fotografēt, jā, bet bez personas piekrišanas nav tiesību izvietot šos materiālus sociālos tīklos. Un tas ir tieši tas, ko suverēnā vara un cita opozīcijas pārstāve, ar ko viņi ir šo gadu nodarbojušies. Bez manas piekrišanas likuši arī manas attēlus sociālajos tīklos, kas ir likuma pārkāpums. Tas gan šiem likuma pārkāpējiem netraucē šeit nākt un moralizēt. Tostarp Stepaņenko pārstāvim, Vjačeslavam Stepaņenko, viņš te nāks un runās par morāli, bet viņš ir rakstījis Twitterī un tauta ir saglabājuši šo viņu ierakstu Twitterī, ka viņa senči šeit ir Latvijā dzīvojuši vēl tad, kad mēs latvieši rāpojām pa kokiem. Ja? Un šis cilvēks tagad nāks un diskutēs un kaut ko stāstīs pa morāli. Tad, kad nāk šeit cienījamie rīdzinieki, es gribu tiešām jūs pabrīdināt, ka tad, kad nāk šeit runāt priekšā suverenās varas pārstāvi, ir divi varianti. Vai nu meli, vai ad hominem. Diemžēl šie cilvēki tādā veidā ir audzināti, un viņiem nav citas argumentācijas, kā apvainot otru cilvēku, kas vispār ir raksturīgs vienai lielai tautai. Tā ir viņu kultūras un mentalitātes daļa. Un tiešām tikko bija atnākusi arī Inna Djerī, un jau pirmajā minūtē viņa meloja par to, ka Langa gulēja. Ja? Jo jautrās dvīnes bija bez manas piekrišanas nofotografējuši man brīdī, kad es biju aizvērusi acis, jo es nesāju kontaktlēts un manas acis bija nogurušas, un es tiešām biju aizvērusi. Ja? Bet Djerī stāsta visai Rīgai, ka Langa domas sēdēt gulējusi. Neusticaties šiem cilvēkiem, jo viņi visu laiku melo. Paldies.